Ko nozīmē tukšuma sajūta un trauksmes sajūta? Daudzi šo te izdzīvo, un tad, kad mēs jūtam šo te tukšuma sajūtu, tas nenozīmē to, ka ar tevi kaut kas nav kārtībā. Nē, to izslēdzam laukā. Tukšuma sajūta ir tad, kad mēs pazaudējam kontaktu ar sevi. Tukšuma sajūta ir tad, kad mēs pazaudējam kontaktu ar sevi un radītāju. Tad, kad mēs skrienam, lai mēs kaut ko darītu, sasniegtu, kad mēs cenšamies būt pareizi, tajā brīdī mums pazūd saikne ar sevi. Mums pazūd saikne ar mūsu patiesajām vēlmēm, ar mūsu ķermeni, ar mūsu patiesajām sajūtām un patieso es, ar to, kas mēs esam patiesībā. Un tajā brīdī, kad mums pazūd saikne ar sevi, mēs izjūtam šo te trauksmes sajūtu, šo te nemieru, šo te tukšumu un to sajūtu, ka dzīve paiet vienkārši garām. To, ko nevajadzētu darīt, ir aizpildīt savu šo te tukšumu ar darbu, ar attiecībām, ar skrološanu, ar daudz citām lietām. Bet patiesībā šo te tukšumu sajūtu ir jāizdzīvo un nevajag nekur bēgt. Ko vēl tukšuma sajūta var nozīmēt? To, ka šajā brīdī, tad, kad ir šī tukšuma sajūta, tas nenozīmē, ka tev viņi ir jāizpilda. Tas ir viens jāizpilda. Un jādusmojas uz sevi, kad tu esi šajā posmā. Tukšuma sajūta, viņa nav nekas slikts. Un bieži vien šī tukšuma sajūta mums ir dota, lai mēs sadzirdētu sevi. Lai mēs atgrieztos pie sevis, kontaktā ar radītāju. Jo mēs bieži vien darām to, ko citi grib, tā kā ir pareizi, bet tas mums patiesībā nemaz nav jādzīgs. Jo tajā brīdī tad mēs atdalāmies no sevis. Un šis te tukšums mums ir jāpieņem, kā jau minēju. Pirmais ir pieņemšana un nebēgt no tā. Ja ir tukšums, nebēgt kaut kādā telefonā, citos cilvēkos, attiecībās, ēdienā un tā tālāk. Un pieņem to, ka tas ir posms, kad tiks dotas atbildes. Ja tukšumā nāk ļoti daudz atbildes un jauns virziens, kur tev doties tālāk. Svarīgi tam ir nepretoties un necīnīties. Nākamais, kas man nāk, ir tas, ka šis te tukšums šobrīd tev ir dots, jo tevi gaida kaut kas vairāk, kaut kas labāks. Ka tev ir jāsavienojās ar nākamo šo te līmeni. Tas ir punkts pirms jauna nākamā līmeņa. Es tukšumu sajūtu saucu par tuneli, kad pa vecam tu nevēlies. Pa vecam tu tiešām nevēlies vairāk. Un pa jaunam tu nezini kā. Ir tāds, kā tavā vecā identitāte mirst lēnām un veidojas kaut kas jauns, bet tu vēl līdz galam nezini, kas tu esi tajā jaunajā versijā, jaunajā identitātē. Es vairāk labāk arī saku sev jaunajā laika līnijā, jo mēs dzīvojam dažādās šajā laika līnijās vienlaicīgi. Nav tikai kaut kāda viena laika līnija, tikai šeit un tagad, nē. Ir vairākas laika līnijas, kur mēs atrodamies. Un tad, kad mēs jūtam šo te tukšumu, tad ir šis te posms, kad mēs pārējām uz citu laika līniju. Un šajā tukšumā ir jāieliek jaunas programmas, jaunas sajūtas, jauni kodi. Uz tukšumu ir jāieliek jauns kaut kas. Saprotat? Šajā te tukšumā jāieliek kaut kas jauns, tāpēc nevajag viņu aizpildīt ar to, ko nevajag. Vajag šeit likt jaunas lietas. Piemēram, ja jums nāk kaut kādas vecas domas, jūs tā kā fiksējat to, viens man nesanāks, ak Dievs. Viens un tās pašas domas,
uz Apple visu laiku ienāk jūsos, ja, no tās vecās versijas, jo vecā versija jūs gribēja stumt uz atpakaļ. Tā kā uz atpakaļ gribēja stumt. Jūs ejat tur atpakaļ, tajā laika līnijā, vecajā laika līnijā, kur jūs bijāt, kur jūs žēlojaties, kur jums viss nāca caur cīņu, jā, caur dusmām, caur agresiju, ka bija jāiespringst, lai kaut ko dabūtu, ja tā vecā versija, bet jūs šobrīd esat tukšumā, lai jūs pāriet uz jaunu laika līniju. Un šajā te tukšumā ir jāliek jaunas programmas, ko mēs arī darām fokus grupā, jo šobrīd es strādāju pie tā, kā vēl labāk uzlabot šo te fokus grupu. Un es vēlos vēl dziļāk strādāt ar to, kad mēs liekam iekšā jaun šīs te programmas šajā te tukšuma sajūtā, strādājam ar to, novērojam to no malas un plus vēl pieslēdzam ķermeni. Jo nekas nemainās, ja mēs strādājam tikai ar enerģiju, tikai ar sajūtām. Jo vēl ir jāstrādā ar savu ķermeni, kas man šobrīd atklājās. Lai palīdzētu sev iziet no šī te iestrēgušā stāvokļa, it kā iestrēgušā. Lai sev palīdzētu, jā, lai atgrieztu kontaktu ar sevi un savu ķermeni. Tas ir pats lielākais uzdevums šobrīd, kas mums ir jāizdara cilvēkiem, kas ir gatavi to izdarīt. Tagad tālūk, tas mums ir par tukšumu sajūtu. Ja jums ir kaut kādi jautājumi, kas ir saistīti ar tukšumu sajūtu, ar trauksmi, ja jūs vēl neesat bijuši pie manis uz diagnostiku, tad droši piesakieties uz diagnostiku, jo tas ir pirmais solis, kā sadarboties ar mani, lai jūs saprastu, kā varat sev palīdzēt tālāk. Rakstat man privāti ziņu un tiksimies diagnostikās. Atā!